Esiet sveicināti. Šī būs saruna ar Gatu Rāpšu par pārmaiņām, par izaugsmi, kuras viņš ir ieguvis sev izzinot caur iepriekšējo dzīvi prizmu, reinkarnāciju, dvēseles pārdzimšanu, savas dvēseles iepazīšanu, un arī jau palīdz ar ceļojumiem iepazīt citiem cilvēkiem pašiem sevi. Un šo sarunu vadīšu es, rentgenoloģija Inga Ružīcka. Esmu reinkarnācijas tēmā jau 10 gadus, teiksim, 10 gadi plus, kaut kā tā. Un kopš 2018. gada piedāvāju cilvēkiem apgūt rentgenoloģijas metodi savai pašaziņai, un viss tas notiek latviešu valodā. Un arī ir opcija, ka palīdz to apgūt arī profesionālā līmenī, jau kā profesiju. Un šī saruna jau mums ir ar Gati, kurš ir saņēmis rentgenoloģijas certifikātu. Un viņš ir sagatavots darbam ar cilvēkiem, ar klientiem, un oficiāli to var darīt. Un tagad es tev Gati nedaudz patīcināšu un sākšu no tādiem pirmsākumiem, kas ir piefiksēti manā galā, ja? Un tas ir 12. maija 2022. gads, kad tu startēji rentgenoloģijas praktiķa kursā, pirmajā kursā. Šobrīd viņš mums saucās kā pirmais modulis. Un aizpildot anketiņu kursa beigās, tur arī bija pāris jautājumi, un tur bija arī jautājums par to, kāda jums ir tā izglītība, kādi ir speciālisti tur esat, lai mēs varētu saprast, kādas jums speciālisti vispār pie mums nāk un interesējās par reinkarnācijas tēmu. Un tu esi tā kā telekomunikācijas speciālists, zīmola attīstības menedžers, lielajā tirdzniecībā, autotirdzniecība, Eiropa, Baltija. Tādas gana materiālas lietas bīdi dari, te tādas piezemētas pie zemes. Un tad ir tas pirmais jautājums, kas tad tevi tādu sazemētu, piezemētu cilvēku, pēc profesijām skatoties, ja, ir atvedis līdz reinkarnācijai? Jā, sveiki, Inga, sveiki skatītāji un klausītāji, kas mūs patreiz vai vēlāk ierakstā vēros. Tā ir, kā tu saki, mana dzīve sanāk tā kā divās daļās sadalīta. Ir tā materiālā pasaule, nekur jau no mēs no viņas neizmuksim, un viņi ir vajadzīgi, un es galīgi to netaisos pat noliekt, ka viņi ir vajadzīgi. Un jā, es esmu gan mācījies tehnisku izglītību, gan koledžās, gan universitātē, un strādāju gan tehniskā sfērā, kas ir saistīta ar autorezervu daļu tirdzniecību, drīz jau būs 30 gadi, un esmu tāds diezgan analītisks dabas cilvēks, jo es pastāvīgi strādāju ar datiem, ar cipariem, ar grafikiem, un tā, mans prāts ir tāds. Bet jā, tā ir tā viena dzīves puse, ko 90% cilvēku man pazīst. Un tad ir tie 10% cilvēki, kas zina, ka man ir arī otra dzīves puse, kas ir saistīta, viss saistīts ar, tā kā pārmateriālo, nosauksim to tā, kas ir kaut kas ārpus šīs materiālās dzīves robežām. Un šī tēma jau man uzrunās sen, īstenībā no jaunības gadiem, tā varētu teikt, tādiem pavisam jaunības gadiem, kas pat iestiepjās pusauģu vecumā, un kad es par to sāku interesēties. Un viņi ir visu laiku man paralēli, esmu daudz dažādas lietas mācījies, praktizējis, meditācijas, jogas un no šīs sfēras. Un atbildot uz tavu jautājumu, jā, kāpēc tad tā tagad es arī sainteresējos par rentgenoloģiju, tad varētu teikt tā, ka par reinkarnāciju un rentgenoloģiju, kā mēs to saucam mūsu akadēmijā, es jau interesējos 30 gadus vai vairāk. Bet vairāk tas ir tādā izjūtu un informācijas uztveres līmenī, ko es uzņemu no grāmatām, no kaut kādām tādām garīgākām praksēm arī, bet gribējās beigās ar kaut ko sākt nodarboties tīri reāli dzīvē. Jā, un es tā sapratu, es paklausījos arī tavas ierakstus un tavu iepriekšējo studentu ierakstus par kursu, ko viņi bija izgājuši. Un es sapratu, ka šī metode, ko māca Rentgenoloģijas akadēmija, ir tāda, gan jaudīga, garīga un informatīva ietilpīga, bet atšķirība no tā, ko es darīju līdz šim visu, ka es to vairāk tā kā
turēju sevi un pats izpratu priekš sevis, tad es kaut kā sajūtu to pievienoto vērtību, kad klausījos tavus iepriekšējos studentus, kad reenkarnacioloģijas metode pieļauj arī darbu ar citiem cilvēkiem, reālu darbu un arī savas pasaules izzināšana ne tikai uz ticības līmeni, bet uz izpratnes un atcerēšanās līmeni, un tas bija tas galvenais, kāpēc es esmu nokļuvis no materiālās pasaules, ko es uzrakstu anketā pie tevis. Bet, jā, nav tā, ka man pēkšņi tagad 49 gados nostrādāja kaut kāds tur slēdzis galvā, un es tagad pēkšņi sajuku prātā jums aizbraucu. Tā nebija. Īstenībā es esmu visu dzīvi iekšā šajā tēmā. Tu īstenībā atšķīries ar citiem studentiem, beidzot praktiķu kursu, uz jautājumu par to, uz kādiem jautājumiem tu vēlēsi saņemt atbildi. Tu biji uzrakstījis pieredzi un iemaņas pārvietoties atmiņās iepriekšējās dzīvēs un pieredzi un iemaņas nokļūt starp dzīvē. Parasti standartā cilvēki tur raksta, atrisināt visādi dažādas problēmas. Tavā variantā bija tiešām tas izzināšanas process, kā tas viss notiekās. Un tad tas divi jautājumi, tad viens ir tas, vai tev izdevās to saņemt, beidzot šo praktiķu kursu, un otrs ir, ko tu vēlējies startējot otrajā šajā konsultantu kursā? Jā, tagad jau nedaudz aizskrienot uz priekšu, pabeidzot konsultantu kursu, patreiz, kas jau var teikt 1 gadu kopā ar jums visiem mācos. Es ļoti labi redzu, ka šī metode var palīdzēt tiešām risināt problēmas, kā tu pieminēji, ja, ka daudzi tajā anketā raksta, kad gribi atrisināt to, gribi atrisināt šito un tam līdzīgi. Un tieši tā arī ir, ka šī metode to pieļauj un tie ļoti veiksmīgi ar to strādā. Bet tas manas atšķirība bija tā, kāpēc es arī to nerakstīju, kad gribētos teikt, kad es atnācu uz šo kursu pie tevis. Ne jau gluži bez problēmām, bet man nebija īsti ko risināt tādas fundamentālas problēmas, jo es domāju, ka arī nav nekāds noslēpums. Es varu iespraust šeit to, lai citi cilvēki arī zina, kad es esmu arī gājis klasisko psihoterapiju, psihoanalīzi, un tāpēc es ļoti labi redzu, ka šīs metodas viena otrai tikai palīdz un papildina, ko noteikti nākotnē varēs izmantot. Bet ar savām kā katram cilvēkam mums visiem ir šādi tādi tarakāni galvā, ar kuriem ir jātiek galā, visticamāk pusmūžā, plus mīnus, jo ātrāk, jo labāk. Tad ar tiem es jau biju ticis galā, ejot vairākus gadus klasisko psihoanalīzi. Un es atnācu tāds diezgan optimistisks un bezdzīves sistēmu problēmām, jā, un tad piejūtam, ko es rakstīju savā anketā, jā, kad man ir analītisks prāts un ļoti nemierīgs. Tā kā es biju ticis galā, un esmu ticis galā ar savu dzīves tādām kaut kādiem sāpīgiem momentiem, materiālās pasaules ietekmē, tad man jau prāts nav mierīgs, un viņš jau grib joprojām kaut ko izzināt un uzzināt un saprast sevi vairāk, un tāpēc es tur rakstīju, kāpēc es atnācu un ko es gribēju iegūt. Es gribēju vairāk izzināt sevi kā nevis Gatis fiziskais, bet Gatis domājošais, garīgais un tam līdzīgi, kas tur ir par background, kas tur ir par aizmugurīgi tam visam, kāpēc es šeit esmu atnācis, kāpēc man šis viss ir jāpieredz un jāmācās kaut kas klāt šajā dzīvē. Un tāpēc bija tas mans tā kā atbilda anketā uz jautājumu, ko es te daru, kad es gribu saprast, no kurienes es esmu nācis, uz kurienes eju, kas ir man uzdevums šeit dzīvē un kas ir bijis pa vidu, kas ir bijis pirms tam, kas būs pēc šīs dzīves. Un jā, tā arī tās bija mans galvenās. Es negribēju strādāt ar problēmām nevienu brīdi. Es gribēju strādāt ar manu tā kā gribētos teikt tādu virsuzdevumu dzīves. Kāpēc es te esmu? Jā, es neatkārtošos. Jā, apmēram tā. Kā tu atšķiries no tā, kas pirms gada startēja šajā visā izziņas procesā? Gatis tagad. Tas ir ļoti labs jautājums, jo pa lielam jau vairākas reizes viņš ir izskanējis arī pēc šī kursa, arī mana kursa biedri, mēs esam apmainījušies ar domām mūsu kopējās tikšanās reizēs.
un es par to esmu domājis. Un, jā, ir dažādi cilvēki, kā pieņemsim, ir arī tādi mums kursabiedri, kur tikai Rentgenoloģijas akadēmijā, var teikt, pirmo reizi tā kārtīgi saskārās ar šādām pārpasaulīgām zināšanām, es tā varētu teikt. Manā gadījumā, tā kā es jau ar to nodarbojos no 15 gadiem, tad no šī skatu punkta, nu kā es ticēju iepriekšējām dzīvēm, tā es arī ticu iepriekšējām dzīvēm, vai ne? No šī skatu punkta nekas nav mainījies, bet es tiešām šo jautājumu uzdevu sev, un tas ir ļoti labs jautājums, un kāpēc mēs gal galā šo visu darām. Un es atradu atbildi, un atbildi ir tāda, ka viena lieta ir ievākt informāciju, analizēt un vienkārši ticēt un just tam, ko tu tici. Vairāk tā kā uz tādām sajūtām balstīt. Jā, es ticu, ka ir dzīve pēc dzīves un ka šis nav vienīgais. Bet otra lieta, ko deva Rentgenoloģijas akadēmija, reāli to piedzīvot savās atmiņās, ja, kad šīs atmiņas uzpeld un tu saproti, ka tas nav kaut kāds virtuāls izdomājums, ka tas nav kaut kāds televīzijas vai apkārtējās vidas ietekmi, jo to nevar izdomāt, iespaidojoties no apkārtējās vidas, tur nāk tādas atziņas un tādas atmiņas. Un reāli sanāk, kad ar šo pēdējo gadu es esmu nostiprinājies savā ticībā, balstoties uz pieredzi, ko es pieredzēju savos šajos iepriekšējo dzīvju atmiņu ceļojumos, un es zinu, ka tas tā ir. Mani neviens nevar vairāk, kā lai to pareizāk pasaka, ievest šaubas manās galvā par to, ka tas tā varētu nebūt. Ne, es 100% zinu, ka tas tā ir, un es tiešām zinu, nevis ticu un klausos, ko raksta citi cilvēki, bet es zinu pats no sevis iekšēji. Un tā ir liela atšķirība, bet tas ir tikai tā kā konstatējums. Bet tātad, kā es esmu mainījies gada laikā, dēļ tā, ka es tagad tiešām zinu to caur savu pieredzi, es uz pasauli lūkojos, kā lai labāk pasaka, tā kā maigāk, vieglāk, pieņemošāk, jo es redzu to, es zinu to, ka tā visa ir katras dvēseles pieredze, ko mēs šeit izējam, gan ar pluszīmi, gan ar mīnuszīmi, bet nav nekā nepareiza, ne slikta. Mēs tikai pilnveidojamies, attīstamies, mācamies un kļūstam arvien labāki un labāki, gudrāki, spējīgāki. Un ir vieglāk skatīties uz lietām arī tādām, kas ir nepārāk pozitīvas. Es esmu kļūst pieņemošāks, un tas man ir devis iekšēji mieru. Ja to visu mēs gribam, es tādu garu tādu ievadu uztaisīju, tādu precīzi atbildes tev tavu jautājumu, kāds es esmu mainījies gada laikā, tas es kļūst daudzkārt mierīgāks. Tiešām prātā, apziņā tāds bāzes miers ir tāds psiholoģisks termins. Tas bāziskais miers man ir ļoti, ļoti pieaudzis. Es domāju, liekam vēl viena nulli klāt 10-kārtīgi. Jā, tāpat ne 2-kārtīgi, bet 10-kārtīgi. Es pēc dabas esmu diezgan mierīgs cilvēks, es daudz ko pieņemu, bet tagad es tā vispār skatos uz notikumiem, kas ir mums apkārt, uz cilvēkiem, kas mums ir apkārt ar ļoti lielāku izpratnu un miera sajūtu par to, ko es redzu. Vai ir kaut kas, kas tev īpaši priecē, esot šajā apmācības procesā, savā izziņas procesā jau, principā, gadu? Tūlīt jau būs gads, jā, vai ieguvi kaut ko, ko nemaz necerēji, negaidīji? Tā, ka 100% necerēts, droši vien es neteikšu. Kaut kādas jau gaidas un ekspektācijas mums visiem ir sākot apmācības kursu, bet es varu teikt, ka diezgan patīkami es esmu pārsteigts arī par to. Tā, gribētos teikt tā, ka galvenais uzstādījums nākot pie tevis un nākot uz šo akadēmiju mācīties bija, protams, izzināt vairāk sevi, izzināt savu vietu dzīvē un tam līdzīgi. Un tāds otrā plāna uzstādījums bija, kad ar šo savu sapratni, izziņu un māku es varēšu arī palīdzēt citiem cilvēkiem. Bet mācoties šajā konsultanta kursā, ar katru mēnesi, ar katru pieredzi, ko mēs šeit guvām, es arvien vairāk nostiprinājos, ka mēs tiešām varam palīdzēt cilvēkiem apkārt. Un tad jau, kad kurs gāja beigām, un mums nāca jau reāli, kā saka, praktiskie darbi un mājas darbi, un mums bija jāsāk mācīties strādāt ar cilvēkiem sev apkārt un
to, ko mēs praktiski kursā ieguvām tikai sev, mēģināt tagad arī mācīties dot citiem cilvēkiem, tad šī ir šī pozitīvā pievienotā vērtība, kad es patiesi jau balstoties uz savu pieredzi darbā ar saviem klientiem, es tā tagad varu teikt, protams, no sākuma tuvākajiem cilvēkiem, es redzu, kad es varu dot viņiem arī šo dziļāku izpratni par dzīvi, par dzīves jēgu, par viņu vietu dzīvē, un dot viņiem ar šo bāzisko mieru arvien vairāk pieņemt dzīvi un attīstīties pozitīvākā gultnē. Un šis ir tāds, varētu teikt, diezgan pārsteiguma moments, tomēr, jā, ka tik ļoti šī tehnika var palīdzēt cilvēkiem. Jā, kad bez mazliet dažreiz no viena pāris ceļojumiem cilvēku skats uz dzīvi var izmainīties par 180 grādiem dažreiz, un viņš aizdomājas par tādām lietām, ko viņš nebija pirms tam pat iedomājies. Un jā, šī spēja dot pozitīvismu apkārtējiem cilvēkiem, jā, tas ir ļoti būtiski. Tas atšķirās no daudzām citām zināšanām, kas ir uzkrātas pa gadiem, ja, kad viena lieta ņemt sev, bet otra lieta ir dot. Un nevis vienkārši dot, stāstīt tā kā grāmatu, lasīt tā, tagad es tev pastāstīšu, kas te pasaulē notiek, bet cilvēkam pašam iemācīt saprast caur saviem ceļojumiem, zemapziņā iemācīt saprast, un viņš tiešām šie cilvēki mums apkārt paskatās uz pasauli ar citām acīm. Un es tā gribētu ticēt, ka dzīvo tālāk nedaudz veiksmīgāk, laimīgāk nekā bez šīs pieredzes. Tas ir tas. Es pareizi saprotu, ka tu principā startēji šajā kursā vairāk tā kā priekš sevis, izzināt sevi, un pēc tam laika gaitā tu saprati, kāpēc ne pavadonis, kāpēc te konsultants. Vai tu jau, kad startēji, tā bija jau tāda tev, ka tu būsi, vai tu vēl nebija pārliecināts? Jā, pareizi tu saprati, īsti es nebiju pārliecināts. Man bija tur vienmēr šī iespējamība kaut ko darīt vairāk, bet tā galvenais fokus bija, protams, izzināt sevi un savas dzīves ceļa pieredzes. Bet jā, un tas ir tas, kas mainījās apmācību gaitā, kad es jo tālāk mācījos, jo vairāk sapratu, ka nedrīkst šo lietu turēt tikai sevi iekšā, un ja jau man ir šīs iemaņas tagad mākas un zināšanas, tad man ir nedrīkst turēt svecējs pūri, kā saka latviešu labs sakām vārds, man ir jādalās cilvēkiem. Es nevaru nedalīties, man gribās viņiem palīdzēt. Jā, kā jau tu minēji, ka tos paredz, tātad šis apmācības process paredz darbu ar saviem kursabiedriem un arī ar citiem cilvēkiem ārpus šī apmācības kursa. Un kas ir tieši tas, kas tev iepatikās darbā ar klientiem, būt kā pavadoni? Jo, ja neiepatiktos, tad tu droši vien nesertificētos un nekļūtu par vegetoloģijas konsultantu pavadoni. Jā. Zini, kā par vienas jau aprakstīto mēs arī varam likt šajā jautājumā iekšā, kad es gribu palīdzēt cilvēkiem, un tas tiešām patīk, es redzu, ka es viņiem varu palīdzēt. Tā ir viena lieta, ko es jau garu un plaši izstāstīju, un vairāk tad neatkārtošos. Bet ir vēl viena lieta, pieminot arī savus kursu biedrus un apkārtējos tuvos cilvēkus, ar kuriem varēja, protams, trenēties. Tad ir lieta, kas ļoti pozitīvi iedvesmo, kad mēs esam sociālas būtnes, un mēs paši darbojamies sociumā un iepazīstam sevi caur to, bet arī cilvēki mūs apkārt kaut ko māca. Un viena lieta, ka cilvēki mums apkārt māca, tīri materiālā pasaulē, mēs redzam, kā viņi uztver lietas, kas mainās viņu dzīvē, un mēs varam izdarīt kaut kādus secinājumus. Bet otra lieta ir, ka tagad, esot jau veselu gadu kopā ar cilvēkiem un piedaloties viņu pieredzēt iepriekšējās dzīves, visas tās attīstības stadijas, ko šīs dvēselītes šie cilvēki ir izgājuši, tas ir tā kā noskatīties filmu. Tas ir cilvēkiem, kas ar to nav saskārušies, ir grūti varbūt to tā iedomāties, bet iedomājieties, kad jūs skatāties filmu, kas jūs ļoti uzrunā. Nezinu, kā kuram, ko vienam patīk trilleri, vienam mīlestības filmas, nav starpība, bet filma, kas jūs emocionāli uzlādē. Un jūs esat noskatieties viņu, jūs esat kā bijuši iekšā šos filmu personāžu dzīves stāstā. Tieši tāpat, bez mazai kopija-paste, 100% ir mūsu metodē, atrodoties blakus ar saviem kursabiedriem un skatoties, kā viņi ceļo savās atmiņās, kā viņi ved viens otru citu atmiņās, ja? Un mēs esam kā novērotāji, un mēs reāli skatāmies filmu.
Un mēs to visu redzam, dzirdam, pieredzam un no tā mācāmies. Tāpēc, ka tas ir ļoti interesants dzīves bijušas. Ja? Un taču cilvēkiem, kam patīk vēsture, viņiem droši vien ir interesanti, kā tur Kārlis V, ja tur Eiropā attīstīja savu dinastiju, vai ne? Tas ir tā kā vesels dzīves stāsts, un mēs varam redzēt, cik ļoti interesanti viņš no daudz kā mācījās, attīstījās pats. Un skatoties, vērojot šos mūsu kolēģu un tuvinieku ceļojumus savu iepriekšējo dzīvi atmiņās, mēs daudz ko mācāmies. Un es arī daudz ko mācos, tāpēc, ka sanāk, ka man nav jāizdzīvo vairāk tā dzīve pašam. Es redzu, kāds ir scenārijs, es redzu, kā viņš attīstās, uz kurien viņš noved, kas tur ir plus, kas tur ir mīnuszīme. Un es varu mācīties no tā. Tas ir tā kā izlasīt labu mācību grāmatu. Un šis ir tas, kas pārsteidza un tiešām tā pozitīvi pārsteidza, skatoties no šādas prizmas, jā, kad caur kolēģu pieredzi es atkal kļuvu gudrāks, saprotošāks, pieņemošāks un tam līdzīgs. Par šo es iepriekš nebiju domājis, ka tā būs, jo es domāju, ka viss tikai caur mani un tā. Un izrādās, kad skatoties, kā citiem cilvēkiem, kolēģiem iet, ir tik ļoti aizrautīgi un interesanti to vērot, un tā ir tiešām tāda pievienotā vērtība, par ko visticamāk daudz neiedomājos nākot uz šo akadēmiju, tad šis ļoti varētu būt iespaidīgi un palīdzoši arī pēc tam pašam dzīvot un darboties šajā pasaulē. Tā. Ir tev varbūt kāds piemērs, ar kur tu varētu padalīties, kuru tu esi pats piedzīvojis kādā savā ceļojumā, vai varbūt kāda klienta ceļojums, kurš tev sniedz tādas spilgtas kaut kādas atbildes, atziņas, kaut kādu izpratni? Zinu, kā katrs ceļojums ir tā vērts. Viņā katrā kaut kas iekšā ir, un jā, arī no klientu pieredzētajiem ceļojumiem daudz ko varētu pastāstīt interesanti, un tad mums ir jātaisa seriāls Rekonstruoloģijas akadēmija, 1. sezona, 1. sērija, un tad mēs varam varbūt pat nākotnē izdomāt, ka tagad mēs te reiz mēnesi iziesim ar jaunu sēriju. Bet jā, es esmu tāds cilvēks, kas diezgan man patīk šokēt sabiedrību, tad es jā, aizdomājoties tagad uz tavu jautājumu. Tieši par savām pieredzēm, ko es pieredzēju savās atmiņās par iepriekšējām dzīvēm, ir visspilgtākās ir 2 gada laikā, un lai man tur piedod varbūt citās frontes pusēs stāvošie, kas mūs patreiz vēro un skatās, un jūs droši varat palikt savā ticībā un savā pārliecībā, bet man gribētos teikt, ka mana pārliecība ir tāda, ka pašnāvība nav nekas slikts. Pēc savas personīgās pieredzes, jā, man bija arī šāda pieredze, ka es atcerējos dzīvi, kur dēļ dažādiem apstākļiem es beigās izdarīju pašnāvību, kā gan vēl jauns cilvēks tur pilnbriedā. Un man jau pirms tam bija diezgan liela pārliecība, ka es neesmu tādā lielajā informatīvajā dogmu plūsmā, kas notiek ceļš rietumu pasaulē ar mūsu tradicionālajām reliģijām, ka tas ir ļoti slikti. Un es jau iepriekš tā nedomāju, bet tas atkal bija balstīts uz manām tādām sastajām sajūtām iekšā un ticību kaut kam tādam, ka tā nevajadzētu būt, kā mums stāsta. Un šis ir tas stāsts, kad es reāli pieredzēju, un es zinu, kā tas ir. Es zinu, kad neiedziļinoties detaļās, un secinājums ir tāds, kad tā gadās. Visticamāk tā ir gadījies katram no mums. Lai kā tas arī nesnīt dīvaini, bet jūs varat to visu pieņemt, ja jūs ticat, ka ir iepriekšējā dzīves, tad kādā no dzīvēm mēs katrs esam saskārušies ar šādām nepārāk pozitīvām dzīves pārtraukšanas pieredzēm. Un secinājums ir tāds, ka tas nav nekas slikts, ka tā ir arī tikai pieredze, un viņa nāk mums par labu bieži vien, un tam arī ir apstiprinājums manai pieredzēji starp dzīvi telpā, ko mēs varētu tā nosaukt, vai kā mēs to akadēmijā saucam par dvēseli pasauli. Pēc starp dzīvē mēs satiekamies ar saviem garīgiem pavadoņiem, saviem gaismas skolotājiem, kas palīdz mums attīstīties kā dzīvām būtnēm, kas pārvietojas no vienas dzīves uz otras. Un arī viņi apstiprināja, ka šīs pašnāvības moments bija vairāk pozitīvs nekā negatīvs. Jā, un es pārtraucu bezjēdzīgu dzīvi, nav jēga viņu dzīvot vēl 10-20 gadus pēc tam. Es varu pātrināt savu attīstības procesu, pārtraucot šo bezjēdzīgo ceļu, jo viņš ir tā aizgājis vienkārši tādā šķērsielā nepareizā, varētu tā teikt tā, un tur nekā laba tāpat nav gaidama, un nav jēga tērēt vēl 20 gadus, labāk ir ātrāk to visu izbeigt un sākt no jauna.
ar citu skatu un nākamo mēģinājumu. Un šis ir viens no šokējošākiem tādiem pašiem man pozitīvi šokējošākiem momentiem, kad es to pieredzēju, pārdzīvoju vēlreiz, izanalizēju, satiku savus skolotājus, un mēs to visu kopā sapratām, kad ir, kā lai to pasaka, lai cik tas tagad dīvaini neizklausītos cilvēkiem, kas tic pretēji, ka tas bija labākais iespējamais risinājums. Nevis pretējais, nedarīt to. Un tas, nu tā, kam tas nav pieņemams, kas mūs skatās, lai visi paliek savā ticībā un pārliecībā. Es negribu pārliecināt, bet es stāstu savu pieredzi. Un es tagad skatos arī uz šādiem gadījumiem, ko es redzu apkārt dzīvē, kā uz kam ir vieta būt. Un pieņemu tos daudzreiz mierīgāk. Un šajā tēmā iekšā arī ir visādi spontāni aborti, teiksim, un tādas mēs, protams, šodien to dziļi neizanalizēsim, tēmas nav vajadzīgas. Es kā reiz gribēju tev prasīt, vai tev ir kaut kādas tādas mīļākās tēmas, ar kurām tev patīk strādāt, vai varbūt tās nav kā mīļākā tēma, bet viņi ir tādi ļoti interesanti, ko tu ar prieku tā kā izzini vai ceļojumās, lai tur noskaidrotu, vai principā tev. Nu, tā kā tu esi apgūst jebkuras tēmas, principā algoritmus, un tu jau zini, kā tu viņiem darboties, lai to informāciju izzinātu, bet vai ir kaut kas tev tāds īpaši mīļāks? Nu, zini, kā ir tā, ka tā kā mēs joprojām, varētu teikt, ka es esmu tomēr jau iesācējis, ir pagājis 1 gads strādājot ar šādu metodi, un tas vēl ir tikai pats sākums, tāpēc man visas tēmas uzrunā. Un visas ir interesantas, un man grūti tāpat reiz pēc 1 gada nofokusēt, kur tēma ir mīļāka, kur mazāk mīļa. Bet ir jau tāda sajūta, ka tomēr divi viļņi ir tādi tuvāki. Un viens no tiem viļņiem tuvākais ir tas, ka man patīk strādāt ar jauniešiem. Lai cik nebūtu interesanti, kas varbūt daudziem liekas, ka problēmas mums sākās tikai dzīves vidū. Bet mans pieejams dzīvē ir tāds, ka labāk ir mēģināt līdz problēmām nenonākt. Un kamēr vēl ir jauns cilvēks, tikmēr viņš ir mazāk savārījis ziepes, tā gribētos teikt, bet viņam tāpatās ir dzīves krustcels priekšā, profesionālajā sfērā, attiecības sfērās, un ko darīt tālāk, šo darīt vai to nedarīt. Un tamdēļ ļoti labais ir pozitīvs pieredzes jau darbā ar jauniešiem, kad parādīt viņiem jau ejot šīs dzīves ceļu sākumā, kādi ir ieguvumi, iespējamie zaudējumi, riski, un viņi daudzreiz labāk var pārvietoties tālāk par savu dzīvi, jau pieņemt papildus izsvērtākā, kā lai tu pasaki, papildus vairāk izsvērtus lēmumus, kā virzīties tālāk. Tāpēc man patīk strādāt ar jauniešiem, man ir jau gan liela pieredze ar viņiem, īstenībā jau diezgan daudz ir bijuši pie manis. Bet man interesē, tā kā es esmu pieredzējis arī savos ceļojumos šādas arī pieredzes ar mīnuszīmi diezgan dziļu, tad, protams, šie sarežģītie gadījumi ir interesanti, kad ir smagas dzīves situācijas ja es spēju cilvēkam tādā dzīves situācijā dot kaut nedaudz papildus pozitīvos punktus, es ticu, ka viņš veiksmīgāk var pārvietoties un tikt pāri šīm grūtībām dzīvē ar vēl papildus personīgi informācijas bagāžu, ko viņš ir pasmēlies no iepriekšējo dzīvu pieredzēm. Tāpēc arī ar grūtām situācijām es esmu gatavs strādāt, jā. Bet, protams, tas prasa daudzreiz vairāk arī psihotelpas ieguldījumu no manas puses, no klienta puses, un ir jābūt gatavam, ka iespējams darbs būs ilgstošāks, ka tas nav tikai tur viena sesija, viena konsultācija, kad iespējams ir vajadzīgs vairākas, jo sarežģītāka tēma, jo vairāk ar to jāstrādā. Bet es esmu atvērts jebkuram pieprasījumam un gatavs palīdzēt jebkuram cilvēkam. Man tev ir jautājums par ceļojumiem klātienē vai online, jo šo jautājumu uzdod ļoti bieži, principā katru reizi. Studenti un arī es saskaros, ja klients tur nav izlasījis manu piedāvājumu, kur tas viss rakstīts, viņi reizēm prasa, tās atšķirības starpība ir vai nav doties ceļojumā online vai klātienē. Cik tas ir efektīvi, neefektīvi, kas tur vispār notiek, kāda ir tava šī pieredze sajūta ar ceļošanu pašam, un kad tu vedz ceļojumās arī zinu savus ģimenes locekļus esi vedis.
Un ko viņi saka, tie, kur ir pieredzējuši dažādas, varbūt šos variantus abus. Mm. Precīzi, jā. Es domāju, ka, nu, ja mēs skatāmies, ja cilvēks tāds loģiski domājošais, tad 90% no iespējamiem klientiem rodās šāds jautājums. Jo arī man bija šāds jautājums, es varu padalīties, ka pirms es atnācu uz Rentgenoloģijas akadēmiju, es arī pats izdomāju iepriekš izmēģināt šo metodi ar tavu sagatavotu speciālistu. Un es tā baigi domāju, kā tā tur tagad būs online, būs tādas dziļas tehnikas, un ja nu kaut kas notiek, un ja nu vadi nokrīt, un ja nu zibens iespēr, un nu, visas iespējamos negatīvos scenārijus, es domāju, ka katrs izdomā, jā, un es arī nācu ar tādu, bet ļoti veiksmīgi šī speciālisti, pie kā es gāju savu pirmo iepriekšējo dzīvu atmiņu ceļojumu, viņai izdevās pārliecināt, ka viss būs kārtībā, iedot to sajūtu, jā, un es arī piekritu un nenobaidījos. Un mans pirmais ceļojums personīgais arī ir online. Un arī tālāk skatoties uz saviem klientiem, ne tikai ģimenes locekļi, bet arī svešāki cilvēki ar mani ir jau ceļojuši, un arī viņiem tas ir pirmais jautājums, kā tad tā, un kā tad tur tā, un kā tur viss būs. Un ir bijuši gan. Man ir izdevies daudzus no viņiem iedvest šo ticību, ka viss būs kārtībā. Un dažiem tomēr neizdodas, un tad viņi grib šo klātienu. Nu, labi, gribi. Jā, mums, kā speciālistam, tur principā gan rīzē nav nekāda starpība. Tikai, protams, cilvēks man ir klātienē, man jādomā, kas man ir kādas zeķes kājās. Arī pavadonim, arī tam šim speciālistam ir jādomā, kā viņš izstīties, nekā tagad jūs mani redzat līdz vidum, un es esmu te saķemējies, un viss ar mani ir labi, jā, un zeķes man varbūt nav kājās patreiz. Tā kā es tā kā nedaudz jokoju, lai jūs saprastu to pievienoto vērtību, ka šis arī papildus slodze gan speciālistam, gan klientam. Tad, ja mēs tiekamies klātienē, mums jādomā vairāk par lietām. Kā es tur jutīšos pie šī speciālista svešās telpās? Vai man tur būs komfortabli, vai man patiks viņa gultas, pilvens, plediņš un tam līdzīgi. Ja? Un ko es gribu tā kā uzreiz teikt, ka visi tie, kuri ir piekrituši šim olēnam, ir ļoti pozitīvi pārsteigti. Viņiem ir šī viņa bijusi no sākuma, bet pēc pirmās pieredzes viņi ir laimīgi, ka viņi ir izvēlējušies šo online, jo atkrīt ļoti daudzas nevajadzīgas lietas. Nav jābrauc nekur, nav jābrauc atpakaļ. Tomēr ir 3, dažreiz pat ilgākas stundas kopā. Cilvēks ir piekusis, noguris, viņam jāatgriežas mājās. Viņš ir savā vidē, viņš ir sācis savā vidē, beidzis savā vidē, viņš var aiziet uzvārīt tēju, ja ierušināties gultas stūrī, pēc tam pārdomāt to visu, viņam nav nekur jāpārvietojas. Viņam nav tik ļoti jādomā, kas viņam būs mugurā un tam līdzīgi. Jo no metodes viedokļa varu to apgalvot, tagad arī cilvēks kā pats no sākuma par to uztraucās, kad ir pilnīgi pēc starpības, nekādas tur nav pievienotās vērtības, būt klātienē. Jo ir tieši viss notiek tieši tāpatās online, tieši viss tāpat metode strādā. Mēs strādājam ar visu to pašu. Vienīgā atšķirība ir tā, ka mūsu starpā ir šie vadi un kamera un mikrofoni un austiņas. Bet klients iegūst tieši to pašu. Visas atziņas ir tikpat dziļas un tikpat jaudīgas un bailēm nav nekāda pamata. Un arī šīm bailēm, kas vienmēr visiem ir, kas notiks, ja norausies internets. Nav nekāda pamata, jo mēs strādājam ar viegla transa metodi, un ja tiešām tas internets arī noraujās, tad pēc 5 minūtēm klients pats atver acis, nospiež vēlreiz konekcijas pogu, un mēs turpinām no tās vietas, kas pārtraucās. Bet kā mēs zinām, jau arī pēdējā gada laikā mēs tikāmies vismaz reizi nedēļā, un mums bija viens tāds gadījums tikai, kad norāvās internets vienkārši kaut kādu sakaru pēc. Un tieši tā arī notika, kad klients attaisīja acis, nospieda vēlreiz zvanīšanas pogu, aiztaisīja acis, un no tās vietas turpinājās ceļojums tālāk. Tā kā visiem, kas par šo uztraucās, es visiem rekomendēju censties būt online, nekā tieši pretēji. Jo jūs esat savā vidē, jums ir ērti, silti, komfortabli, un viss notiks tieši tāpatās kā klātienē. Pilnīgi tev pievienojos un piekrīt, jā. Un principā sadzirdēju, ka principā šis ir viens no taviem arī tādiem kā sasniegumiem jau no paša sākuma, ka lai ienirtu vispār šajā apmācības procesā, tu jau gāji tam cauri, ka tev vajadzēja tur bišķiņ pārstruktūrēt to prātu galvu un saprast, ka viss būs kārtībā, un tu viņam drošsirdīgi pārkāpi tam jau un saprati, viss ir kārtībā. Vai ir vēl kāds
sasniegums šajā visā apmācības procesā gada ietvaros? Ko tu tā sajūti vari teikt, jā, tas ir mans sasniegums. Jā, es esmu malacis. Drīkst lielīties, Labs paslavēt sevi. jautājums, Inga, jā, bet nu, viss jau šis iepriekšējais stāsts, ko es stāstīju. Es uzskatu, ka viss šis gads ir milzīgs sasniegums. Tas ir nākamais tāds izrāviens savas personības apzināšanās procesā, iekšējās pasaules izpratnes un tālāk šīs izpratnes došana ārējai pasaulē. Tas ir milzīgs sasniegums un tiešām nenovērtējama pievienotā vērtība, ko es esmu guvis mācoties pie tevis šajā akadēmijā. Un noteikti sasniegums arī ir tas, ka es esmu iepazinies ar vēl daudz ļoti jaukiem cilvēkiem. Atkal kārtējais jaunājas attīstības virziens un ir nākuši klāt daudzi pazīstami tagad cilvēki, kuri es pilnīgi ticu, ka daži no viņiem paliks kā draugi uz visu mūžu, un mēs turpināsim satikties un komunicēt. Un visiem maniem kursabiedriem liels paldies, it sevišķi manas minigrupas kursabiedrinēm, mēs bijām 6, un ļoti, ļoti brīnišķīgi visi cilvēki, visi brīnišķīgi, katrs pa savam, ļoti tuvu arī materiālajai pasaulē, tieši tāpat kā es, katrs darbojās savā sfērā, bet šis ir šis sasniegums, ko ne tik daudz es iegūtu kā kaut ko jaunu sev, bet tā kā es mācoties šajā akadēmijā, sapratu arī, es jau ticēju un redzēju arī iepriekš, kad ir daudz līdzīgi domājoši cilvēki man apkārt. Vienkārši mēs par to skaļi nerunājam, bet viņi ir vēl vairāk, un katram no šiem cilvēkiem, no maniem kursabiedriem arī ir apkārt cilvēki, kuri arī domā ļoti līdzīgi un saprot, ka ir kaut kas vairāk tikai par šo, kas notiek ārā aiz loga. Un šis ir tāds milzīgs pozitīvs lādiņš, kad es redzu, kad mēs visi šie cilvēki, kas interesējamies par šādām zināšanām, par šādu zinātni, jo tās ir zinātne, tā nav nekāda tur pagānu pesteļi. Mēs tiešām pilnveidojamies šajā zinātnē un zināšanās un mācamies un mācam viens otru. Un tādi cilvēki ir ļoti, ļoti daudz. Gan Latvijā, gan visā pasaulē. Un tas uzlādē, un tas piepilda, un tas ir kā pozitīvs saules stars, bieži vien diezgan drūmajā realitātē, ko mēs pieredzam arī tādas materiālajā pasaulē. Un tas dod papildus lādiņu ticību, kad viss būs kārtībā, un mēs ejam uz šo pozitīvismu un gaismu, un šie cilvēki paliek arī vairāk un vairāk un vairāk. Un ar mūsu zināšanām mēs spējam pamodināt vēl vairāk šādus cilvēkus. Ja? Un tas ir šis pievienotais pats maksimālā vērtība, ko es guvu, jā, un ko lielīties. Man negribās lielīties, bet es tiešām varu lielīties, ka mēs esam tik daudz, nevis es viens, bet kad Latvijā ir tik daudz šādi gaiši un dziļi zinoši un inteliģenti, izglītoti cilvēki, kas nodarbojās ar šādu zinātni un šādām atklāsmēm. Jā, tas ir apbrīnojami, un es lielos ar mums visiem, kas mēs esam. Jā, ļoti labi, ka tu to tā arī izgaismoji šobrīd, tāpēc, ka īstenībā cilvēkiem ir ļoti grūti izprast, saprast, kas tad ir tas sasniegums. Un tu šobrīd vienkārši apliecini to, ka jebkas, ko tu darīji, kur bija kāds iedots uzdevums, kas ir jādara, kas ir cilvēkam izaicinājums, un ja tu to esi izdarījis, tad tu principā esi sasniedzis kaut kādu to sasniegumu, tu jau esi kādu pakāpienu tālāk pakāpies. Un īstenībā es tev arī varu paslavēt kā brīnišķīgi labu studentu, paklausīgu studentu, ja, jo es tik pa laikam atgādinu, ka ir paklausīgie, nepaklausīgie studenti, tieši tāpat arī klienti, ja, un tu esi viens no tiem paklausīgajiem, kurš Inga pateica, tu izdarīji, pamēģināji, ja saka, ka jādara, darīsim, redzēsim, sanāks, nesanāks, kas būs vienkārši pieņemt to situāciju kā tādu, un jā, un tu biji viens arī no tiem priekšzīmīgajiem pirmajiem, ja, kurš Gatis, kurš būs klients, kurš būs pavadonis, un Gatis vienmēr bija pirmais. Viņš saka, ja jādara, jebkurā gadījumā būs jādara, kā sanāks. Mēs nevaram reiķināties to, ka pirmajā reizē sanāks ideāli, jo, ja tev sanāk ideāli, tad tu nemaz šeit nebūtu, jo tev viss jau ir sanācis. Un, jā, brīnišķīgi tev viss arī izdevās, un tu vienmēr iedvesmoji arī savus kursabiedrus ar saviem stāstiem un šādiem izaicinājumiem, kuriem tu esi gājis pretī un ticis galā.
Un visi bija brīnišķīgi tiešām. Un es tev gribu arī prasīt tādu jautājumu salīdzinājumam. Tā kā tu esi 2 kursus izgājis, pirmais bija 3 mēnešu gars, pēc tam nākamais 6 mēnešu garš šis apmācības process. Un jaunajā kursā, jaunajā programmā, kas šobrīd notiekās, ir tad pirmais moduls ir kā pirmais kurs, un otrais moduls ir tā kā nākamie 2 moduļi. Un es gribētu, lai tu nedaudz tā kā izgaismo, kā tu to redzi, sajūti pirmo kursu un otrā kursa tā kā tādas atšķirības ar to domu, ka reizēm cilvēki, kuri pabeidz šo pirmo kursu, viņiem reizēm ir sajūta, ka viss viņš var strādāt ar klientiem. Tavs tas redzējums, skatījums, izpratne par to, cik tas ir droši doties jau strādāt ar klientiem, pat ja tu esi kaut kāds metodu speciālists, bet izējot tikai pirmo apmācības to moduli, to pirmo kursu, doties strādāt ar klientiem, un tad, kad tu esi izgājis nākamos 6 mēnešus, un tad tu dodies strādāt ar klientiem, kādas tās atšķirības kādas vispār, vai tu pieļāvi domu, ka tu varētu vispār strādāt pēc pirmā kursa vai nē, un ja tu to darīji, tad kādas ir tās atšķirības? Jā, ļoti labs jautājums, un es pat varu tā kā atgriezties gadu atpakaļ, kā es pats par to domāju, jo pirms es sāku iet pirmajā kursā, šajos praktiķos saucamajos, vai kāds saka, pirmais moduls tagad saucās, es arī noskatījos iepriekšējo gadu tavu absolventu atsauksmes YouTube, kas ir diezgan daudz, tur var paklausīties, gan īsāks, gan garāks, un es tā klausījos, ka, praktiķos tur tādas atsauksmes, un pēc tam konsultantos, un visi tie konsultanti, kas izgājuši, viņi saka, kad tagad pabeidzot konsultantu kursu, es saprotu, kad tikai tagad es esmu gatavs strādāt reālajā dzīvē ar reāliem svešiem cilvēkiem un klientiem, ja, un es tā domāju, es tā kā daļai viņiem ticu, protams, jo ilgāk mācies, jo gudrāks paliec, bet tā jau nevar būt, ka pēc pirmā kursa, pēc pirmās tās sagatavošanas kursa, kas ir 3 mēneši, kad nevar kaut ko jau darīt. Tagad, kad es pats mācījies, es varu 100% pasvītrot visu to, ko ir teikuši arī iepriekšējo gadu absolventi, kad neviens jau jums neaizliedz. Skaidrs, kad arī pēc pirmā kursa, pēc pirmā moduļa, katrs apmēram saprot, ap ko šī tehnika grozās, kādi ir instrumenti, ar kuriem strādāt, un var mēģināt kaut ko darīt. Ja? Un, protams, es arī netaisos liekuļot, un es ar saviem apkārtējiem cilvēkiem, kas ir mani radi tuvākie, ja? Tur kā sieva bērni, es ar viņiem arī pastrādāju, bet tas ir nedaudz savādāk. Mēs ļoti viens otru jau pazīstam, un ja tur arī kaut kas negatīvs izpeldēs, tas būs nedaudz savādāk, būs vieglāk tikt ar to pāri un garām. Bet, protams, tagad pabeidzot šo otro konsultantu kursu, ir pilnīgi skaidrs, ka šī zinātne, ko mēs mācāmies, ir ļoti liels darbs ar cilvēku zemapziņu, klientu zemapziņu, un tur visādi brīnumi var notikt. Un mēs kaut kam jau nedaudz pieskārāmies šajā pirmajā kursā, šajā pirmajā modulī, mēs kaut ko saprotam, ko tā zemapziņa mums var parādīt un atgādināt, un kaut kas jau tur nedaudz izlīd ārā. Bet joprojām šis laika posms 3 mēneši pieredzes ziņā nav pat ne par pusi piepildīts ar to, ko mēs ieraugām un saprotam, kas var notikt šajā otrajā kursā, ka mēs mācāmies dziļāk, mēs mācāmies strādāt ar traumatiskām situācijām, ar problēmām, ar negatīvām klientu pieredzēm. Un šīs attiecības speciālists klients ir pavisam daudzreiz zināšanu ietilpīgākas, kā to visu pareizi vadīt šo procesu. Un tamdēļ neviens jau nav aizliegts, strādājiet, ja jūs ļoti gribat pēc šī pirmā kursa, bet tad arī apzinieties, ka, ja uznāks augšā, uzcelsies kaut kas nepārāk pozitīvs, kā jūs ar to tiksiet galā. Un man gribētos teikt, ka nestrādājiet ar cilvēkiem nezināmiem, kamēr jūs neesat izgājuši šo otro kursu. Jo es varu tiešām to pēc savas pieredzes un savu kursa biedru pieredzes mierīgi dalīties ar šo informāciju, kad ir daudz vēl lietas, ko mēs nezinājām pēc pirmā kursa beigām. Un tā tikai liekas, ka mēs visu zinām.
Jā, un ir tādas situācijas, kad jūs vienkārši pazaudēsieties un apjuksiet, ja jums nebūs šīs zināšanas jūsu galvā, kā tagad tālāk darboties ar šo situāciju. Tamdēļ ir liela atšķirība, un tā sumarizējot, nu tomēr tieši tā, kā tu arī to pozicionē, ka tu reklamē šos iespējas mācīties pirmajā un otrajā kursā, ka pirmais kurs ir vairāk tomēr domāts tev pašam. Tu vari pastrādāt ar sevi iekšā, jā, mēs tiešām to arī tur darām ļoti intensīvi, ļoti visiem iesaku. Tie, kas pat netaisās dzīvē, neko tur nevienu neārstēt, nepalīdzēt, bet ja jums ir kaut kāda, kaut nedaudz sajūta un apziņa, ka ir kaut kas vairāk par šo dzīvi, tad jūs droši varat doties pirmajā modulī iekšā, kas ir tur netik garš, netik laikietilpīgs, jā, un pamēģināt sevi šajās zināšanās, un jūs ļoti daudz ko iegūsiet. Bet tas tomēr būs vairāk jums, kā personībai, kas iziet šo apmācības kursu. Un tad jau tālāk jūs sapratīsiet pēc šī pirmā praktiķu kursa, pirmā moduļa, kad vai man gribās līst tur dziļāk pirmām kārtām, lai vēl vairāk izprastu sevi, jo tā ir pirmā pievienotā vērtība konsultantu kursam, kad mēs vēl dziļāk skatāmies sevi iekšā. Un vēl vairāks par kaut ko par dzīves uzbūves principiem saprotam, un tas būs milzīgi pievienotā vērtība jums pašiem. Bet tad nāk klāt arī šī otrā lieta, jau kad mēs esam tik dziļi izrakājušies pa visiem iespējamiem variantiem, tad jau mēs esam daudzreiz gatavāki strādāt arī ar cilvēkiem, kas ir mums nepazīstami, kuriem ir vajadzība kaut kādā veidā palīdzēt. Mēs esam gatavi darboties ar viņu situācijām, jo situācijas ir ļoti daudz un dažādas. Un tad konsultantu kursā jau parādās šī nosliece, tā varētu pozitīvāk variantā teikt, kad es arī to redzēju arī visām savām kursa biedrenēm, kad, jo vairāk mēs tur mācāmies, jo vairāk mēs saprotam, ka mēs varam palīdzēt citiem cilvēkiem. Un ir tā lielā vilkme palīdzēt, ja. Es nezinu, kā visiem dzīves attīstīsies, un katram jau ir savs ceļš, un vai visi to praktizēs vai nē, mani kolēģi, bet mācoties otrajā kursā arvien vairāk, jo rodās šī sajūta, ka mēs ar šām zināšanām varam palīdzēt citiem cilvēkiem. Jā. Pabeidzot šo tavu jautājumu, noteikti neieteiktu es pirmā moduļa absolventiem iet ļoti plašajā pasaulē un tagad teikt, ka mēs esam gatavi palīdzēt visiem arī nepazīstamiem cilvēkiem. Es gribētu teikt, ka ir lieli riski. Jums pašiem būs grūti. Ja jums ir tā iekšējā dzirkstelīte, un jūs gribat palīdzēt citiem cilvēkiem, tad jau tā iepriekš jau sākiet domāt, kad būs jau vajadzīgs arī šis otrais kurs. Kurš, starp citu, var iziet ne jau vienā gadā, var arī turpināt pēc kāda laika, ka pirmais kurs ir iziets, tad tur jau iespējas ir dažādas, bet, ja jūs gribēsiet palīdzēt cilvēkiem, šie 2 kursi būs nepieciešami, šie 2 moduļi noteikti. Vai ir vēl kaut kas, ko tu gribētu pastāstīt, pateikt, izgaismot, ko es tev neesmu paprasījusi, pajautājis? Jā, daudz jau mēs ar tevi izrunājām, un man prieks, ka es ar to varēju dalīties ar apkārtējo pasauli un sabiedrību. Vēlreiz gribu pasvītrot to, ka nenāciet šeit tie, kuri grib pierādīt pretējo. Nav mums laika ar jums darboties, un katram ir savs ceļš, un ja jums viņš tāds ir, un jūs domājat, ka šī dzīve ir viena un viss, tad tā arī dzīvojiet, jo es arī tāds esmu bijis kādreiz, jā. Es to ļoti labi zinu un apzinos, un lai jums viss tas veicās šī pieredze, un tad jau tālāk jūs paši redzēsiet, kāds viss attīstīsies, bet nav mūsu uzdevums šeit kādu pārliecināt, jā. Mēs netaisamies strīdēties, mēs nestrīdamies. Ja jūs sakat, ka nav, tad nav, viss kārtībā. Nāciet, ko es gribu teikt, tagad tā galvenais, ko es gribu vēl pateikt, kad visi tie, kuri jūt, kad ir kaut kas vairāk. Tā ir tā iekšējā sajūta, jo tas nekur nav rakstīts. Labi, ir ticīgi cilvēki, tur kristieši un budisti un hinduisti un musulmaņi. Viņi to zina vairāk balstoties uz tradicionālajām reliģijām. Arī šie cilvēki droši var nākt un pieredzēt šīs lietas. Tas nerunā vienotrai pretī. Mēs neesam nekāda ticība vai reliģija, mēs tikai papildinām jūsu zināšanas. Un tātad visi tie cilvēki, kuriem ir šī iekšējā sajūta, kad ir kaut kas vairāk un jums gribās uzzināt un vēl vairāk nostiprināties savā pārliecībā, ka ir kaut kas vairāk. Tad pirmkārt jūs esat visi aicināti uz personīgu pieredzi,
doties kādā no saviem iepriekšējo iemiesojumu ceļojumiem un atcerēties. Tas ir pirmais. Jā, es kā reiz gribēju prasīt, tie, kas klausās un sajūt, sadzird, ka tu ar viņiem rezonē, ka saka, jā, es gribu pie gata aiziet. Kas viņiem ir jādara, lai viņi pie tevis tiktu uz ceļojumu? Jo te ir arī tāds ekskluzīvs variants, jāsaka tā, tā kā mums to vīriešu nav tik daudz konsultantu rindās, tad tu esi viens no vīriešzemes pārstāvjiem, pavadoņiem, kur klienti var sajust, jo ir cilvēki, kuriem tieši ļoti patīk, kad ir vīrietis, ir, kuriem patīk sievietes, un tad, jā, ir viss iespējas tikt pie gata rapša uz konsultāciju tiem, kuriem kā reiz ļoti interesē un imponē, kad to dara vīrietis, vīriešu dzimtas pārstāvs vada ceļojumā. Jā, ir tāds enerģētikas, ka dažreiz gribās sievieti pavadot, dažreiz vīrieti, kā nu kuram, un tas jau ir arī izgaismojies. Un, jā, atbildot uz tavu jautājumu, kā mani var atrast un sasniegt, tad patreiz notiek ļoti intensīva dzīve, tā varētu teikt. Es mācījos, certificējos, liku eksāmenus. Draugi, tas nav vienkārši, saku jums, jā, ja jūs gribat mācīties konsultantos, tas nebūs tā, ka vienkārši dos pa labu un pa kreisi certifikāts. Mums ir ļoti stingras prasības, Inga un akadēmija uzlikusi. Loģiskas prasības, un ja mēs nespējam viņas izpildīt, tad mēs nevaram iet oficiāli ārā pie klientiem. Un tamdēļ, jā, diezgan intensīvs periods, bet man ir tā kā plāns arī, ko es darīšu tālāk. Es noteikti izveidošu arī kaut kādu mājaslapu. Sākumā varbūt nelielu, bet plāns ir viņu papildināt pastāvīgi un uzturēt viņu dzīvi. Dotajā brīdī tas vēl ir attīstības procesā. Un tamdēļ viņas vēl nav, bet viņa būs. Un es esmu šur arī pieejams sociālajos tīklos, kā Facebookā un Instagramā, bet tur arī visi tukši, jo es patreiz vēl tikai gatavoju materiālu, lai ar jums runātu visiem sabiedrībai, kas mani redz un klausās. Bet līdz tam plāns ir tāds, ka to vajadzētu 2 mēnešu laikā pabeigt. Jā, tā. Tas nav gadiem plāns. Plāns ir tā, ka līdz vasaras vidum to vajadzētu pabeigt. Bet, ja jūs gribat atrast mani tagad jau ātrāk, ir tā jūs uzrunāja, ko es stāstu, un jūs gribat, lai es jums, kā saka, dodu šo pieredzi un palīdzu kādos jautājumos, tad jūs varat droši rakstīt uz e-pasta patreiz, kas ir ļoti vienkārši. Viņš saucās, pirmais vārds ir ceļvedis, latviešu vārds ceļvedis, bez eļa, parasto L ceļvedis, punkts, gatis. Un Gmails. Ceļvedis.gatis. Jūs varat man rakstīt, es katru dienu skatos savus e-pastus, un ja ir kāda vēlme, jūs varat man uzrakstīt, īsi aprakstīt vai neko neaprakstīt. Mēs jebkurā gadījumā varam tikties iepriekšējā īsā Zoom sesijā. Es varu aizsūtīt saitīti, jūs varat man izstāstīt, kas jums tur uz sirds ir un ko mēs varam kopīgi darīt. Tā kā nav garas palagus jāraksta, vienkārši rakstiet. Uzrunāja, gribu mēģināt. Tad varam pirmo reizi parunāt, un es jums aizsūtīšu kādu video piedāvājumu, kad mēs varam to izdarīt. Patreiz tā, ceļvedis.gatis, meklējiet mani un Gmailā, un būšu priecīgs un laimīgs, ja varēšu jums kaut kā dot vairāk izpratni par situācijām. Cik valodās tu strādā? Dotajā brīdī, protams, es strādāju 2 valodās. Es gribētu teikt tā, es strādāju latviešu, es esmu latvietis, man krievu valoda ir tīra, es varu strādāt krieviski arī, bez nekādām problēmām, ja? Tā kā man šajās abās valodās, gan latviešu, gan krievu, es runāju brīvi un komunicēju brīvi. Par angļu valodu es patreiz vēl nezinu, es diezgan daudz esmu angliski saistīts savā profesionālajā sfērā, bet es nejūtos tik stiprs, lai angliski to darītu patreiz. Tā kā atstāsim angļu valodu, tad, kad mēs jau ar jums, draugi, latvieši un krieviski runājošie cilvēki visā pasaulē pastrādāsim kādu laiku, un es nostiprināšos arī šajās pamatvalodās, tad varbūt ar laiku es esmu gatavs arī kaut ko angliski darīt. Patreiz nē. Patreiz nē, bet es pieļauju, ka gatis, jebkurā gadījumā, ja kāds sajutīs to rezonanci, to sajūtu veseliskajā līmenī, ka vajag tieši gati un tieši angļu valodā vajag šo palīgu uz šo ceļvedi, tad tāpat rakstiet. Gan jau gatis pieņems to izaicinājumu un to darīs, jo gatis lasa arī angļu valodā grāmatas, kā reiz par šo tēmu, ar kuru mēs te nodarbojamies.
Tāpēc mums vēl ir kolēģi, kur ar angļu valodā strādā un noteikti piepalīdzēs. Kāpēc par to saku? Pēc ka vienkārši pieņemam izaicinājumus. Ja mums viņi nāk, ja tās dvēselītes, nu, ko es arī gribēju tagad arī nobeigumā teikt, ja. Pirmkārt, paldies tev, Gati, par to, par šo sarunu, ka tu arī no citas skatu punktu mazliet pavēri šo skatu uz šo visu tēmu un nozīmīgumu. Un novēlu tev satikt visas tās dvēselītes, ar kurām tu traukšais sarunās, ka tu viņām palīdzēsi. Un tāpēc, ja tagad arī kāds klausās, vai kāds pārstāstīs to visu, ko tu stāstīji latviešu valodā, un varbūt pat tulkos uz angļu valodu, tad, ja kāds tomēr dzirdot to, ka tu vēl tā kā nē, tu vēl neesi gatavs, bet viņš saka, bet es jau tāpat stāvu rindā, un es gribu, lai tieši tu man aizved ceļojumā, nevis kāds cits. Tad, lai notiek tā, kā tam ir jānotiek, jo ar tiem, ar kuriem mēs tā kā vienojamies dvēseles līmenī, ka mēs viņam palīdzēsim, lai kādā attīstības posmā mēs tur esam stadijā, cik nu mēs tur paši sev vērtējam, ja, viņi jebkurā gadījumā būs laimīgi un priecīgi, tāpēc, ka viņi sajutīs šo dvēseles siltumu, tieši to, kas viņiem ir nepieciešams, un viss notiks vislabākajā variantā. Un novēlu tev turpināt, izmantot visas šīs jauniegūtās zināšanas, visas tās, kuras tev jau ir tavā pieredzes bagāžā, kurām tu arī stāstīji, šīs iemaņas, prasmes, visas savu zināšanas izmanto par labu gan sev, gan arī citiem cilvēkiem. Un lai pie tevis nāk pateicīgi un sevi izzināt griboši klienti, cilvēki, jo tie, kuri grib ar sevi tikt galā, ar tevi tikt skaidrībā, tad viņi parasti iesaistās ļoti šajā darbā. Savukārt tie, kuri tā kā, ķeksīši pēc man tur kāds pateica, nu tad mēs ar viņiem, protams, arī strādājam, bet viņu tā attieksme un uzvedība īsti neved līdz tam labākajam rezultātam. Reizēm mēs kā pavadoņi bišķiņ bēdīgi esam. Mēs jau, protams, saprotam, ka visam ir vieta būt, tad, ja viņš negrib, nav gatavs, nevajag. Bet, jebkurā gadījumā mēs varam izteikt vēlmu, lai pie mums nāk pateicīgu un griboši sevi izzināt un sakārtot klientu, un lai tāda arī pie tevis atnāk. Ar jums šodien bija Gatis Rapša un Inga Ružicka. Novēlu jums brīnišķīgu dienu, ja jūs skatāties dienu vai no rīta, un lai jums ir mierīgs, fantastisks vakars, izzinošs, un lai jūs ceram, mēs abi ceram uz to, ka šī informācija jums būs noderīga, ka viņi jums palīdzēs kaut kādus pieņemt savus lēmumus, izdarīt kaut kādas izvēles par labu mums, par labu kādam citam, kas pat vairs nav tik būtisks. Galvenais, ka tas dod kaut kādu kā pastiprinājumu, tādu kā klikšķīti, kaut kādām pozitīvām pārmaiņām, un lai tās pārmaiņas notiek vislabākajā variantā, gan jums, gan mums. Un ar jums kopā bija šodien rentgensoloģijas konsultants Gatis Rapša un es rentgensoloģijas trenere Inga Ružicka. Un tiekamies tad, kad mums būs jātiekās.